Un patiesi prieks, kad mūsu kļūst vien vairāk. Mēs paliekam šādi vairāk, vietu ziņā, es domāju, ja? Un šodien es sākumā gribētu izstāstīt, kādā veidā mums notiks lekcija, un pēc tam vēl kaut ko par to stāstu, kas tur stāv tāds krāsēns. Tātad paldies sākumā par jūsu iesūtītajiem jautājumiem. Viņi tika apkopoti, sagrupēti. Arī tie, kas nebija atbildēti iepriekšējā lekcijā, arī tie ir Agnesē nosūtīti, un es ceru, ka visi tev ir priekšā jautājumi ļoti labi. Tad ir viena jauna lieta, kad visas ziņas, ko jūs vēlaties sūtīt Agnesē, kas attiecās vai nu lekciju, vai nu privātais pieraksts, patreiz ir jauns e-pasts. Tātad, jā, varat čik. Tātad agnese.pieraksts@gmail.com. Visas ziņas, kuras jūs vēlaties sūtīt, agnese.pieraksts@gmail.com. Jā, un tie, kas prasa, un tie, kas raksta un saka, es gribēju runāt ar Agnesi, kas tas tāds Enrico ir, tad es esmu tas Enrico. Es vienkārši viņai palīdzu tos e-mailus sagrupēt un sakorporēt. Nu jā, un tāpat kā parasti mums uz galda tur ir lapiņas, kur jūs varat arī atstāt savu e-pastu. Mēs varam aizsūtīt jums kaut kādu ziņu un sūtīt kaut kāds jaunumus, ja būs. Noteikti, ka būs. Un tāpat arī, teiksim, informācija par lekcijām būs pieejama arī mājaslapā ameja.lv, iespējams kāds zina. Nedaudz par lekcijas struktūru. Arī, kā vienmēr, 2 stundas, 15 minūšu pauze, tējas, cepumi, tad atkal 2 stundas, atkal 15 minūšu pauze. Un Agnesē ļoti daudz jautājumu, es zinu, bet ja viņai izdosies visiem iziet cauri, tad pēdējā pusotra stunda ir jūsu jautājumu tepat uz vietas no zāles. Jūs mājat man, ja? Ja? Cik? 150, jā, jūs esat ļoti pacentušies, ja? Tā kā, ok, nu tad daram tā, ja Agnes vienkārši ies cauri, tad ļausim viņai runāt un atbildēt uz jūsu jautājumiem. Ja nē, tad, ja viņi tiešām zibenīgi paspēs, es nolikšu mikrofonu, vai nu šeit, vai nu stūrī, tad varēsiet nākt un jautāt, ko jūs vēlaties. Tā kā jautājumu ir ļoti daudz, un varētu teikt, ka tie jautājumi ir uzdot ap un par, bet te pašā laikā no tā jautājuma konteksta, kas ir ienācis un cik daudz viņi ir ienākuši, ir skaidrs, ka cilvēkiem pašā pamatā nav skaidrs, kas ir attiecības. Vispār pamatā, kas tas tāds ir, ko šis jēdziens nozīmē. Jo ļoti daudz, kur cilvēki mēdz teikt, ka man nav attiecība. Tāds brīdis jūsu dzīvē nav. Neeksistē tāds brīdis, kad jums nav attiecību. Jums nepārtraukti ir vai nu ļoti nošļukušas, vai nu agresīvas, vai nu pozitīvas, vai nu kādas tur tās attiecības ar visu pasauli ir, ja, bet viņas ir nepārtraukti. Ja, un sakārtot attiecības nozīmē vērst visu tā, lai es varētu ar prieku dzīvot. Tāpēc pirmais, ko es mēģināšu kaut kādu tā kā karkasu iedot, kā saprast, kas vispār ir attiecības. Un tā pirmā lietiņa. Ņemsim vienkārši par pamatu latviešu valodu. Latviešu valodā tātad tas ir vārds attiecības. Jo, ja mēs ņemtu, teiksim, angļu valodu, kur attiecības nozīmē relationship, ja, kas nozīmē radnieciska kaut kāda savienība, tad tas būtu jau savādāks konteksts, uz kuru bāzes mēs analizētu. Bet tā jau nav nejaušība, ka latviešu valodā tas skan tieši tā, attiecības. Tātad tur iekšā ir tādi jēdzieni kā tiekties, ticēt, attālums. Un ar šiem te 3 jēdzieniem, tiekties, ticēt, attālums, operējot, jūs varat nonākt pie harmoniskām attiecībām. Ir skaidrs?
kas tas ir, uz ko jūs tiecaties, vai tieši otrādi netiecaties. Jo pirmā labas komunikācijas pazīme ar visu pasauli ir, kad lietas ir pareizajā attālumā no manis. Tās, kas man riebjas ļoti tālu, tās, kas man patīk tuvāk. Ja nu gadījumā Dievs gādā, ka tās lietas, kuras man nepatīk, tā uzstājīgi ir manā tuvumā situācijas, tas nozīmē, ka man ir jāizmaina attieksme. Paldies par iespēju. Attieksme. Kā mēs attiecamies pret sevi, pret savu māju, pret gaisu, pret ūdeni, pret darbu, pret rītu, pret vakaru. Kā mēs attiecamies. Mūsos ir tā galvenā atslēga. Mēs bieži vien sūdzamies, ka mums kaut kas neapmierina attiecībās, bet mēs nepanalizējam, kā mēs attiecamies. Varbūt pasīvi, varbūt gaidam, ka notiks brīnums. Ja? Un tātad šajā attieksmē ir ļoti svarīgi jāizvērtē tās lietas, uz kurām mēs tiecamies, un tās, kurām mēs netiecamies. Tad, kad mēs esam jau to izvērtējuši, tad nākamais, kas nāk palīgā, ir ticība, jeb kontakts ar Dievu. Jo harmonisks attiecības ar pasauli bez tā laika gaismas viļņa, par kuru grāmatā ir rakstīts, ja, jūs nevarat to īstenot. Jēdzīga attieksme, jēdzīgas attiecības veidojas jūsu laikā, kad jūs darat to jūtot, tad, kad ir harmoniski jūsu laiks. Līdz, ko jūs darat pa ātru, nav harmoniskas attiecības. Pa vēlu, nokavēts, atkal nav harmoniski. Ja? Tā kā šī jūšana savukārt, lai es justu kādu, kurām lietām man ir laiks dzīvē, tas nāk no tā, kā es attiecos pret absolūti it kā ne partnerattiecībām. Tātad ļoti viss sākās ne ar partnerattiecībām, bet tieši ar to, kā jūs attiecaties pret informāciju, pret vienkārši, es saku, gaisu, debesību, mežu, ūdeni, uguni, pilsētu, svešām valstīm. Vienkārši kā jūs attiecaties pret dzīvi un pret tās procesiem. Jo vairāk jūs tur veidojat harmonisku miedarbību, jo arī partneru attiecības visticamākais šādam cilvēkam manifestēsies ļoti kvalitatīvas. Jo viņas ir tikai rezultāts tam, kā jūs miedarbojaties ar pārējo pasauli. Un mēs darām bieži vien tieši otrādi. Mēs akcentējam un fokusējamies praktiski uz to, kā lai saka, partneri. Ja? Pie kam mēs viņu gaidām, ka tad es sākšu dzīvot bieži vien. Nu, tagad es to partneri sagaidīšu, un tad es sākšu dzīvot. Un tā tas nenotiek. Ja es esmu pirms tam jau fantastiski labi iesācis dzīvot, tad visticamākais satikšu tādu cilvēku, ar kuru var turpināt fantastiski dzīvot. Tālāk. Un tad vēl šajā te attieksmē. Ļoti daudz mūsu partneru attiecības iespaido tas, kā mēs attiecamies pret to, no kā mēs baidamies, ko mēs nesaprotam. Ja? Un cilvēks atkal, kā lai saka, viņš domā, es par to nedomāšu, tas nav svarīgi. Bet īstenībā tas ir svarīgi, jo ja man tas jautājums nav sakārtots, kā es ar mīlestību attiekšos sevī un dzīvē pret tām lietām, no kurām es baidos, tad tas atsauksies uz manām partneru attiecībām. Un man partneris būs tāds, kurš atgādinās, ka šī niša nav sakārtota. Tā kā tās ir tādas pamatlietas, ja, kad no šī brīža murminat, ka izjūtat savas attiecības ar pasauli katru dienu, viņas tiek testētas debesīs nepārtraukti, kā jūs uzvedaties veikalā, kā jūs jūtaties sabiedriskā transportā, kā jūs jūtaties braucot ar savu mašīnu starp citām mašīnām.
Jūs nepārtraukti tur attiecaties, ja, pret kaut ko. Tā kā tas ir tas sporta laukums, kurā jūs īstenībā strādājat ar savām partnerattiecībām. Jo visam šajā pasaulē ir jābūt jūsu partnerim. Ne jau tikai tam cilvēkam, kas ir pretējā dzimuma bieži vien, ja, kaut kur tur pazīstams, iepazīts, ja, bet pilnīgi viss ir partnerība. Un esmu novērojis, ka tad, kad cilvēkiem ir problēmas ar partnerattiecībām ģimenē, tad tieši tas pats raksturojošais lielums, kas traucē ģimenē, tas pats arī traucē ārpusē, darba attiecībās. Arī tur taču ir partnerība. Tā kā visur viens un tas pats. Un ir vērts tur pievērst uzmanību, vērts, kā lai saka, tad, kad jums sāp, vērsties vairāk pie dabas, ja? Jo, ja jums nav īstais partneris, vai šodien viņam nav loma jūs iepriecināt, tad toties ir cita partnerība ar citām visām lietiņām, stihijām, ja, kas to visu var atkal harmonizēt. Tā kā nekad jūs neesat vieni, un ja jūs pilnā mērā sākat spēlēties ar partnerattiecībām ar pasauli, tad konkrētās partnerattiecības ar pretējo dzimumu vai no ģimenes tur, kas tas ir izvēlētais partneris, viņas vairs nav tik atkarīgas. Jūs kļūstat saimnieki. Tālāk vēl tāda viena ļoti būtiska karkas tēze. Mēs visi zinām iņa jaņa simbolu, esam redzējuši, kā viņa austrumos zīmē. Ja? Ja? Zinām. Tikai kāpēc? Kāpēc šis simbols ir tieši tāds, kāds ir aizdomājies? Tāpēc, ka viņš ir harmonisku partneru attiecību enerģētikas miedarbības atslēga. Tur praktiski priekšā pateikts, kādas ir harmoniskas no enerģētiskā miedarbības ziņā, ja, šīs te attiecības. Tūlīt izstāstīšu, kā tad tas notiek. Kā redzat, šodien esmu ieradusies melnā. Tātad it kā es pārstāvēšu šobrīd iņu. Pasīvais sākums, tumšā matērija. Protams, ka es labi zinu, ka tas, ka es te virinu muti, tas ir jaņa. Ja? Tātad es neesmu tikai iņa. Ja? Jebkurš cilvēks ir gan iņa, gan jaņa. Tikai, ja es esmu atnākusi kā sieviete, tad šajā gadījumā iņ ir tas, kurš manā darbībā vai manā dzīvē viņam vajadzētu radošajā ziņā spēlēt noteicošo lomu. Un jaņa, bez jaņa mēs te fiziski nevaram pakustēties. Ja? Un tātad pieņemsim, ka sieviete ir šis te aizkrāsotais laukums no virspuses, un vīrietis ir gaišais laukums. Viens lauks, otrs lauks. Viņi grib iedarboties. Tas, kā mēs parasti to darām, izveidojam te izstiepam tādas ķepiņas, ja? Kas nesadodas bieži vien. Un tad tur kaut ko mēģinām, ja? Kaut ko mēs tur tad, kā lai saka, veidojam. Un tā ir paskatāmies, kas notiek, ja ir harmoniski. Pie harmoniskas versijas cilvēks apzinās, ka nav es un viņš. Dzirdat? Un šitā ir, vienkārši, es nezinu, cik ģimenes es redzu, tik ir es un viņš, viņš un es, ko man, ja? Nav es un viņš. Ir es un mans kosmos, un ir otrs un viņa kosmos. Un ja reizi tā dzīvē gadījies, ka tas otrs cilvēks man ir padots priekšā iepazīties, tas nozīmē, ka es viņu nepazīstu. Viņš piedāvā man iepazīt daļu no sevis. Ir skaidrs? Viņam ir savs kosmos, un viņš vienkārši ir pabāzis kniepadetas galviņu jūsu kosmosā. Un otrādi,
Kas mums veidojas? Tā ir tā harmoniskā mijiedarbība. Tas nozīmē vienmēr atcerēties, ka es nevaru regulēt svešu kosmosu. Es varu regulēt un iespaidot tikai to daļu, kas ir piedāvājusies noprezentēties manā laukā. Tieši tik daudz es varu iespaidot. Un īstenībā tas nav maz, jo es varu izstrīpot ārā, ja es gribu. Ja man nepatīk, es varu izdzīt ārā to bumbulīti no sevis. Jo es varu regulēt sevi un savu dzīvi, ja, bet to otru kosmosu nu nekādi. Un tad savukārt, kā redzam šajā zīmē, ir te mums tāds pa vidu tāds interesants veidojums. Un lai cik kultūras es paskatītos, pagaidām sanāk tā, ka šī te zīme nozīmē labas, skaistas komunikācijas zīme. Ja? Jo iztaisat šo kustību, mēģinot iztaisīt ar augumu, kas sanāks? Ja? Ka no sākuma mēs ejam ar cieņu, respektējot to kosmosu, un tad pēc tam mēs tomēr neaizmirstam nekādā gadījumā sevi, un galva ir augšā. Nepavēlt arī latviešiem senos laikos zalktis, ja? Kas ir jostās, zalktis, kas ir... Labi. Tā. Var sakot, zalktis ir tas simbols, ko turēja, teiksim, baltiem priesteri, cik var zināt, ja? Bet tāpēc, ka viņam vienmēr bija jāvar atrast šis te padoms, bet vai jāvar komunicēt, pa labi, pa kreisi, ja? Jo tais laikos tas bija cilvēks, kurām gan iekšpolitika, gan ārpolitika, gan arī kad sēskat pļaus, ja? Tātad tā ir komunikācijas zīme, harmoniska. Un šito arī tā ir aksioma. Tas ir tā kā atcerēties uz visiem laikiem, ja jūs kādam kaut ko gribat teikt, tad pa priekšu paklanāmies tam kosmosam. Un pēc tam sakam. Ja? Jo mēs jau neuztaisam to paklanīšanos pa priekšu. Mēs pa taisno sakām. Ja? Un tas maina. Tas savādāk cilvēki tad jūs dzird. Savādāk viņi norēģē. Tad, protams, ir vēl viens tāds pamattēze te, ka tāda, lai nokārtot attiecības ar visu pasauli, protams, ka ir jānokārto attiecības pašam ar sevi. Un tas mērķis, kā nokārtot attiecības pašam ar sevi, ir panākt sevi līdzsvaru. Līdzsvaru savukārt mēs varam panākt atkal tikai uztaisot jauko zalkša zīmi attiecībā pret sevi. Pa priekšu paklanamies paši pret savu kosmosu un tad atkal pasakam, nu, visu cieņu, bet šito lietu es gribu sevi izmainīt. Bet ja mēs sevi necienīsim tās lietas, ko mēs sevi gribam mainīt, mēs viņas neizmainīsim. Tātad cienat pa priekšu savas bailes, pirms jūs viņam pasakat, ka, nu, kopsumā jūs viņas negribat. Cienat savu nezināšanu, pirms nonākat pie zināšanas. Un tā tālāk un tā joprojām. Pie kam šī te lieta, ko es tu tagad uzzīmēju, tā attiecas uz jebko. Tas neattiecas tikai un vienīgi uz partneru attiecībām vīrietis, sieviete, cilvēks. Šādi tas enerģētiski no fizikas viedokļa izskatās ar pilnīgi visu pasauli. Un tāpēc sanāk tā, ka varbūt ir cilvēki, kuriem tik daudz, kas apziņā vairs nešķiet svarīgi, ka ļoti daudz viņu laukā iztrūkst tās pārējās pasaules. Ja? Jo labi, es te patreiz uzzīmēju konkrētu, tur vīrieši, sievieši savstarpējās attiecības, bet pēc būtības jums ir jābūt daudz tiem, kā lai saka, punktiņiem iekšā vai aplīšiem, kas ir daļiņa no cita kosmosa. Un tad jūs esat bagāti, tad neviens to bagātību nevar atņemt, un tad jūs nejūties vieni. Ja jūs šitādi te man kustaties cauri visai pasaulē, ja, tad sanāk tā, ka cilvēks var vienkārši aiz depresijas nomirt,
no tā, cik viss ir briesmīgi, cik viņš ir vientuļš, kaut gan ar viņu runā putni, ar viņu runā garām braucošās automašīnas. Iedomājieties, ka ja tā visa nebūtu, ja, mēs sūkstamies par kaut ko, kas vēl ir niecīgi, ja, jo var arī tas viss nebūt. Un cilvēki, tad, kad viņi sūdzās par to, ka es esmu ļoti vientuļš un ļoti viens un ļoti nelaimīgs, viņš netīšām sāk uzprasīties uz mācību stundu, kur tiešām tā var notikt. Ka tu vari tiešām palikt ar 4 sienām, kur saule neiespīd un pārbaudīt. Un pat tad vēl jāsaka, ir tās 4 sienas, ar ko iedarboties. Un gaisa temperatūra. Un vēl tur dažas nianses, ja? Tā kā sanāk tā, ka eņģeļi saka, grēks sūdzēties, beidzat sūdzēties, ka jums nav attiecību. Vienkārši jums viņas ir haotiskas, nesaprastas, bet jums visiem ir attiecības. Pieejot klāt jau pie jautājumiem, kas ir attiecības un kādām tām vajadzētu būt. Es vēl tā varu teikt, ka es pati partneru attiecības saku, ka tā ir deja. Tā ir deja ar savu atspulgu. Bieži vien mēs esam labākās domās par sevi, mums liekas, ka atspulgs kaut ko nepareizi rāda. Un šito atceraties, viņi nekad nerāda nepareizi. Pilnīgi noteikti apkārt spoguļojas informācija, kam ir saistība ar mūsu elektromagnētiskā lauka informāciju. Man var viņa pašai nepatikt. Viņa varbūt nav pat manis burtiski radīta, bet pieļauta, bet jebkurā gadījumā viņa tur ir. Un, ja viņi tur ir, tad kaut kas to ārpusē nospoguļo. Bet, ja jau tā ir manis radīta, ja nu es esmu to pieļāvusi, tad es to arī varu mainīt. Otrs, ko es pilnīgi noteikti iesaku visām ģimenēm, ka nevis tā ir vienkārši deja ar savu atspulgu, bet ģimenei profilaktiski ir jādomā, ka tā ir deja ar svešinieku, ar kuru es izvēlējos iepazīties. Jo svešiniekam jūs nekad neatļausieties darīt to, ja, ko mēs darām ar pazīstamiem cilvēkiem. Šo tehniku man pilnīgi noteikti eņģeļi ir savā laikā mācījuši, ka viņi saka, kā tu drīkst aizrādīt ne no šīm, no tā svešam cilvēkam. Kādam svešam cilvēkam? Es daudz ko atļaujos aizrādīt svešiem cilvēkiem, zinot sevi. Ja? Jo es varu aizrādīt svešām cilvēkām to, ko nevis aizrādīt, bet varētu teikt nospoguļot to, ko viņš ir pats tā kā gribējis no manis uzzināt. Man jau nav jātaisnojas par to, ka izskatās tā, kā izskatās. Man izskatās, ja? Piedod, ja. Bet, kas attiec uz šiem te mājās dzīvojušiem ģimenes locekļiem, un ar to es domāju ne tikai partneri, ja, bet mēs bieži vien dzīvojam vairāk par 2 cilvēkiem vienā teritorijā. Un tad tur ir tā, ka mēs zinām, kā vajadzēja mūsuprāt rīkoties tam. Vienalga bērni, vīramāte, vīriešiem sievas māte un tā tālāk. Tur ir vesela epopeja, kaimiņus ieskaitot. Ja? Tie ir pirmie, jā, tieši tā. Un tā tad, ja nu reiz viņš tur ir, tas cilvēks, tai manā dzīves teritorijā, tad tas ir svešinieks, ar kuru es izvēlējos iepazīties. Kamēr es nebūšu iepazinusies, es netieku no tā brīva, jo vai nu tas, ka es iepazīšu, maina manas reālās attiecības, vai nu līdz ko es būšu iepazīstināts, vienkārši funkcija beidzās un mēs topam šķirti. Ja? Tā kā atcerieties, nevis jāmeklē sev grēki, ko es ne tā esmu izdarījis, bet vienkārši izvēlties iepazīties līdz galam. Kas ir tas, kas man vēl šeit ir tai cilvēkā jāiepazīst? Ļoti daudz naivie iepazīst ļoti daudz nagumaucējus. Jā, un viņš domā, ko es ne tā? Neko. Vienkārši naivums ārstējas caur to. Jā. Tad, kad iepazīst nagumaucējus, tas nozīmē, ka pats jau ir gandrīz kļuvis par. Jā, viss ir skaidrs, kā tas notiekās. Un līdz ar to tad varētu teikt, ka atrisinās tā situācija. Kāds uzdevums mūsu dzīvēs ir attiecībām un partneriem?
labs jautājums, jo, nu, kā lai saka, tuvplānā attiecības un partneri ir tāpēc doti, lai, nu, varētu teikt, tas ir palielināt, tā ir lupa. Tātad tie nevis vienkārši cilvēki, bet kas caur palielināmo stiklu kaut ko signalizē mums. Un tāpēc teikt, ka tas cilvēks, kuram nav daudz tuvu cilvēku pazīstam, ka tas tāpēc tagad būtu kaut kāds ne tāds, nē, cik cilvēki, tik varianti. Vienkārši daļa no mums izvēlās ļoti daudz šos palielināmos spoguļus. Es personīgi, nu, man pietiek ar to, ka man ir mājās 2. Jā, vēl, nu, īstenībā 3. Bet, nu, katrā ziņā es negribētu būt daudz bērnu mamma, jā, kur man spoguļotu tad 5 bērni pēc kārtas versijas par mani. Jā. Kā viņi mani redz. Jā. Bet ir arī savādāk, kur taisni tāda ir tā vēlme, jā. Un neviena, ne otra nav sliktāka. Vienkārši tā tad vai nu mēs gribam šos palielināmos spoguļus vai nē. Jā. Un tā, savukārt, caur tiem palielināmiem spoguļiem mēs ātrāk virzamies savā attīstībā, jo mēs esam spiesti ieraudzīt sevi. Tā kā būtībā tas ir tāds diezgan spēcīgs garīgās attīstības, nu, līdzeklis, jā, šīs te tuvās attiecības. Bez attiecībām jūs nevarat saprast, kur jūs sākaties, kur jūs beidzaties, bet par to es domāju tā globāli. Ja nav apkārt dekorācija, tad jums nevar būt skaidrs, kā izskatāties jūs vai kāda esat jūs. Ja? Un man ļoti patīk, nu, kā lai saka, visas pasaules tās attiecības, lai es izjustu, kā es reaģēju, kas man patīk, kas nepatīk, kā iespējams tā sfēra atsaucās uz manīm vai neatsaucās. Ja? Tā kā pieiet attiecībām ar tādu pētniecisku interesi, viņas jums ir visu laiku. Jā, uz jebkuru situāciju, ko jūs redzat. Kā ir iespējams zināt, saprast sajust, kurš ir īstais partneris kopdzīvei? Vai ir kāda pavadiena, sajūtas vai citas pazīmes? Nu, pirmā, es saku tāda, ir tā, no īstā jūs netiekat vaļā. Ja? Jo ir tā, kad var sievietē likties, piemēram, ka ir kaut kāds īstais, superīgais, kaut kas tur ir, ja? Un viņi dzenās pakaļ tam īstajam. Ja tas īstais visu laiku mūk prom, tad viņš nav īstais. Un savukārt tas īstais, kas mums, nu, viņš neizskatās tā un nav tāds, kā es domāju, un vēl kaut kas tur, ja? Bet no viņa nevar tikt vaļā, ja? Un tā ir visur. Darbā, mājās, jūs no īstajiem netiekat vienkārši prom, jo šī satikšanās ir eņģeļu norganizēta, ja? Un eņģeļi gādā, lai jūs nekur nespruktu. Dažreiz, protams, ir, kur gādā, nu, gribi ir iespēja, bet nav obligāti, ja? Bet tie pavisam īstie, nu, tie ir tādi obligātie, tā kā jūs neko nevarat palaist garām. Pilnīgi neiespējami. Vēl kas ir? Pie īstajiem ir kaut kāds emociju uzjundījums, ne obligāti tauriņa vēderā, bet emocijas nav vienaldzīgas. Ir kaut kā tā, ka to cilvēku pamana, nu pieņemsim, viņš ir pelēks un neinteresants, bet nes, kāpēc es viņu pamanu. Vai kāds pelēks cilvēks? Ja. Ja. Ja, tā kā kaut kas tur noklikšķi, tur, ko dara, eņģeļi bieži vien uztājas tādu fotozīpes, ne? Varētu teikt, ka viņi tā kā uztājas enerģētikā tādu sitienu, un jūs, nu, nofiksējat kadru, ja? Tā kā šos nofiksētos kadrus, kur jūs fiksējat cilvēkus, vienmēr atceraties. Tātad tur ir gaidāms kaut kāds stāsts, vienalga, pa ceļam, uz mājām kaut kur, ja, darbā vai kā. Ja? Tā kā visur, kur ir šie fotozīpšņi, tie ir tie cilvēki, ar kuriem būs lielāka miedarbība. Kādas ir sievietes un vīrieša loma uz zemes un attiecībās? Nu, viens bez otra jau nekā nevar. Ja jau varētu, tad nedzīvotu. Ja? Jo paskatieties, kas notiek. Dzīvo kašķējoties, bet tā dzīvo.
īstenībā, lai kā tur var kaut kas emocionāli vienam otrā nepatikt, tā dzīvot kopā ir vieglāk. Bieži. Un tas ir tāds svarīgs moments, ko ir jāpaskatās tiem cilvēkiem, kuriem ir attiecības un kurām tā nav. Ja tas nepalīdz dzīvot praktiski vieglāk, tad ir ļoti jāpārdomā. Tātad, kas ir tas, kas man šajās attiecībās vēl ir jāiepazīst, lai veiksmīgi varētu tas beigties vai mainīties. Ja? Jo īstenībā tā tam ir jābūt. Pie kam laulībā vairāk tieši šī nozīme būs, nevis tie tauriņi vēderā. Ja, jo ar tiem tauriņiem nepēdīsi un dienas režīmu nesadalīsi, kā tikt ar dzīvi galā. Ja. Un sievietes un vīriešu loma patreiz tā tad ir izpildījusies šādi, un tas nav nekas tāds ļoti neharmonisks, bet, protams, ka tā nav ideālā versija. Un tā ideālā versija varētu būt tiem cilvēkiem, kuri ir sapratuši, kas ir attiecības, kā tādas. Tātad viņam ir attiecības visu laiku skaistas ar visu pasauli, un ja viņam tādas ir, tad visticamākais šāds cilvēks sevi realizē, un ja viņš ir sevi realizējis, viņam vienkārši pēc viņa energolauka informācijas nekas cits pretī tur nevar būt, kā cilvēks, kas to atspoguļo. Ja, un tas ir tas, uz ko mēs virzamies, un tas ir iespējams, un tas ir kaut kas ļoti skaists, jo nekas cits kā partnera attiecības nevar tik ļoti nospoguļot to, ka es esmu pilnība. Bet es nevaru dabūt ātrāk tādu partneri, kamēr es neesmu pilnība. Tā pašā laikā, ja es būšu pilnība, lai es to varētu savā dzīvē ieraudzīt, būs jāatrodas kaut kur tur pretī tam cilvēkam, kas to parāda. Tā kā tā kulminācija, ko var dot partneru attiecības, ir laime. Tā ir ļoti, ļoti saderīga cilvēka satikšana, kurš nes praktiski ļoti atbilstoša akorda vibrācijas, kas atgādina tevi pašu, bet tā kā tu pats sev vairs neriebies un esi ar sevi ticis galā, līdz ar to tas pretējais arī neriebjās. Ja? Tur, kur cilvēki šodien it kā man saņem šīs sajūtas, viņi saka īstais, vienīgais un kas tur vēl, ne? Tas ir līdz laikam, ja, bieži vien. Tas nevienmēr paliek uz visu mūžu, jo kaut kur tur ir bijusi pa vidu ilūzija un tā tālāk. Jo, kā lai saka, ja ir viss labi, tas ir jauki un normāli ir, ka pa vidu pakašķējas. Vismaz mazliet. Ja nemaz nekašķējas, tad iespējams šis pāris tiešām ir saderīgs, bet ir paņēmis atvaļinājumu. Jo visu laiku ir kaut kur jāaug tālāk. Ja? Tā. Kas ir jādara un jāsaprot, lai attiecības veidotos produktīvāks, labāks un veiksmīgāks? Man jau saka, ka tas iepazīšanas process, ja ņem vērā, ka otrs cilvēks ir pilns kosmos, nevis es viņu zinu no galvas, man ir mūža garumā jāgrib iepazīties. Nevis dzīvot ar šo cilvēku, bet iepazīties. Katrs jūs zinat, ka tā fāze, kur pāris iepazīstās, ir ļoti interesanta. Un visas dzīves garumā attiecības vajadzētu pataisīt par iepazīšanos. Kad iepazīšanos turpinās, lakstošanās periods turpinās visu dzīvi, nevar būt tā, ka jūs esat izpētījuši otru kosmosu. Ja es gribu iepazīt, tad arī eņģeļi radīs ceļu, kas nenoved rutīnā šo pāri. Bet, ja es negribu iepazīt, man liekas, šitais visu zinu, tagad ir jāmeklē jauni apvāršņi. Šita viss izsmelts. Ja? Tad var, protams, nonākt pie tiem jauniem apvāršņiem, bet vai viņi nesīs to gandarījumu, nav teikts. Nav nekas jādara tajā ziņā, ka obligāti būtu šita viss ir izsmelts, es tagad šeit beidzu. Neko jūs tur nebeidzat, jo jūs arī nesākāt. Jūs vienkārši saprotat, ko jūs gribat tālāk.
Un ja jūs zināt, ko jūs gribat savās attiecībās tālāk iepazīt sevi un iepazīt otrā, tad automātiski programmēsies ceļš, vai tas ir ar šo cilvēku, kas ir līdz šim, vai tas ir ar kādu jaunu. Ja? Jo Dievs jūs savieno, Dievs jūs arī tā kā atkabina vaļā. Ja? Tā kā tur vajadzības. Ļoti daudz ģimenes skatos, ka viņi saka, visi es šķiros. Attiecības jau tāpēc ar to cilvēku nebeidz. Viņas vienkārši ir citā līmenī, bieži vien traģisks, viens uz otru lamājās, ja? Bet viņas jau turpinās. Jo tur, kur Dievs jūs izšķir, tur tiešām ir miers par to tēmu. Kas tiek teikts par vairāku attiecību veidošanu vienlaikus? Vai tas rada kādas sekas mūsu dzīvē? Atbildi ir kā jebkas. Jebkas rada sekas jūsu dzīvē. Te pašā laikā teikt, ka Dievam ir dramatisks pretenzijas par to, ka vairākas attiecības ir vienlaicīgi, bez Dieva palīdzības viņas tur nemaz nerodas. Cita lieta, ka mums tas spiež ļoti daudz ko saprast, izvērtēt, kas man ir svarīgi, kāpēc, kā es nonācu tajā situācijā, kurā es esmu, kādēļ, kuru īpašību dēļ. Bet Dievam tur nav ne jā, ne nē. Tā ir pieredze, pie kam šobrīd ir diezgan daudz cilvēki, kuriem nav tā, ka viņu raksturā, ka viņi ļoti būtu tendēti uz kaut kādām vairākām attiecībām vienlaicīgi, bet tur tāda skaista tāda spēle notiek, ka diezgan rotē iepazīšanās un viss kaut kas var notikt, jo vienkārši iet pastiprināts karmas atstrādes laiks un ir ļoti daudz cilvēku, ar kuriem jums ir mezgli un vienkārši tiek piedāvāti kaut kur jūsu dzīvē, ka atrisina, re, kur ir. Ja? Tā kā neņemiet katras sajūtas pa pilnu. Viņas tur ir, ar viņām kaut kas ir jāizdara, arī jāiepazīst, lai varētu atrisināt, ja? Un tas viss vienkārši tad beidzas. Un vēl ir tā, ka tāds aizrādījums, ko eņģeļi lika pateikt, kad otrā iedziļinoties nenozīmē dzīvot līdzi. Jo mēs ļoti daudz, kur atkal baigi pētam, tad es ļoti labi zinu sevišķi tās sievietes, kurām ir vīrieši alkoholiķi, viņi tur līdz bezsamaņai ir iedziļinājusies, kāpēc viņš ir alkoholiķis. Ja? Bet viņi sāk dzīvot līdzi. Un tātad iedziļināties otrā un iepazīt nenozīmē aizmirst sevi. Un nenozīmē sākt dzīvot tad tā cilvēka jūtu pasauli. Saprast, sajust, jā, bet nedzīvot. Jūs dzīvojat savējo. Kā iemācīties iedvesmot vīrieti, pacelt un palīdzēt viņam izplest spārnus, nevis nosodīt un kritizēt? Vīrieši jau varētu apvainoties, ka viņi, var sakot, ka viņam ir jāpaceļ un jāpalīdz izplest spārni. Viņi vienkārši jau no šī jautājuma varētu apvainoties. Atbilde sekojoša. Neiedvesmot sevi nemīloša sieviete bez pašcieņas nevar iedvesmot vīrieti. Tā kā neiedvesmojot vīrieti, sākat ar to, ka iedvesmojat sevi. Ja jūs būsiet iedvesmota, tad viņš noteikti pacels spārnus. Tā ir. Jo iedvesmota sieviete, iedomājieties, ka jūs tāda pelēka saguras stāvat un iedvesmojat vīrieti. Jā. Tā kā iedvesmojat sevi, tas iedvesmos viņu, jums varbūt vairāk tēju pasniegt. Ja? Un, jo tas pamatprincips ir tāds, ka sieviete ir magnēts un vīrietim patīk būt varonim. Ļaujiet viņam to, nevajag viņām palīdzēt. Ja? Cita lieta, ka iekšēji saka, jūs nevarat uzreiz prasīt, lai cilvēks lido pirms viņš ir gatavs, bet tā doma, ka es tagad palīdzēšu vīrietim, ir pilnīgi šķērsām. Viņi viņu lasa. Viņi skatās uz to energolauku, viņai skaidrs, ka tūlīt viņam palīdzēs. Un viņš sapūšās, sāk konfliktēt, saka, es pats varu. Un, protams, aiziet un apkļūdās, un var sakot, ir kā parasti. Jā.
Un man liekas, kā tā, kāpēc viņš nepieņēma manu palīdzību. Ja? Jo viņiem daudz vairāk ir vajadzīga iespēja, uzticēšanās. Nekas. Viss labi. Kā lai saka, iedvesmojiet sevi ar pacietību, patstāvību, visu pārējo. Un tad tas rezultāts būs ātrāks. Vēl kas ir tiešām visām sievietēm, vīrieši ļoti slēpj tās problēmas, kas viņiem ir ar pašvērtību. Un tāpēc tas ir tāds burtiski nerakstīts likums, ka šo tēmu burtiskā nozīmē skarti nav vajadzības, bet ir vajadzīgi, ja jūs gribat palīdzēt, tad ir vajadzīgs šis te paraugdemonstrējums pašvērtības ziņā sievietē, ja? Jo viņi ļoti, ļoti uztraucās par to, vai viņi ir spējuši mums dot to, ko viņu prāt mums bija jāiedod. Ja? Un tātad, ja mēs rādam, ka mēs esam pašpietiekams, nevis tā, ka man tevi nevajag, ja? Bet pašpietiekams kā vienkārši apmierināts cilvēks, tādā gadījumā viņiem arī ir mierīgāk vicināt tos spārnus un izdarīt to, ko viņi tur ir nolēmuši izdarīt. Un vēl vienmēr jāsaglabā to, ka viņi ir mednieki. Ļaujiet taču sevi medīt. Ja? Jo patreiz vismaz Latvijā ļoti daudz, kur es teiktu tā, ka man sievietes ir nostājušās uz ceļa ar bisi. Un tad tur tāda nabadziņa brien cauri un izliekās pabeigt, ja? Var sakot, jo viņi vispār ir apmulsuši no tās situācijas, kas te darās, ja? Sieviete ir magnēts, nevis mednieks. Un tad mēs vēl lamājamies, ka tie vīrieši galīgi ir zaudējuši tos mednieka instinktus. Kur te viņi radīsies? Ja? Tātad, ja tās sievietes būs kā magnēti, tad tie vīrieši arī sāks vairāk tos spārnus vicināt un skriet kaut kur tur pakaļ. Ja? Tā, vai mēs satiekam tos, ko esam šobrīd uz šo dzīvi pelnījuši? Mēs nepelnām cilvēkus. Dzīve ir brīnums, jūs ejat un kaut kas notiek un jūs kaut ko satiekat. Tas nav ne pelnījis, ne nepelnījis, tas ir atbilstoši. Tā ir tāda rotaļa, kur atbilstošā kaleidoskopa krāsa nospēlējās. Tā kā mēs satiekam tiešām tos, ko tobrīd uz dzīvi esam atbilstoši piesaistījuši. Atbilstība nenozīmē līdzvērtība, tāpēc nespriežat par to, kā lai saka, kad tad izrādās tā ir tā mana vērtība. Ja? Nē, vienkārši kaut kas jūsu apziņā ir gribējis iepazīties ar svešinieku. Nevērtējiet sevi pēc tā otra cilvēka. Nejauši viņš tur nav, bet ar jūsu vērtību viņam ir maz sakara. Jūs viņu uzaicinājāt, jūs gribat dejot deju, jūs gribat iepazīt. Lūdzu, redz, kur ir. Ja? To, ka šis cilvēks tiešām spoguļo kaut ko no jūsu elektromagnētiskā lauka informācijas, tas ir fakts. Viņš ir spoguļotājs, bet viņš nav jūsu vērtības rādītājs. Jo ļoti daudz cilvēki cieši attiecībās tieši no tā, ka viņi domā, ka tas otrs ir kaut kādā veidā tas vērtību kritērijs. Ja jau kaut kāds tur, tā nekāds mani pameta, pat tas mani negribēja, tad kur tad vēl nākamais, ja? Gadi iet un kas tur vēl, ja? Tā nav taisnība. Tā. Vai arī divi cilvēki, kuri satieks tagad un šajā laikā jau iepriekš bijuši kopā un nav kaut ko paveikuši iepriekš, tādēļ no augšas tiek dots uzdevums tikties atkal un paveikt, nepaveikt to, iesākt to vai nepabeigt to. Jā. Visbiežāk, jā. Tur, kur ir atkārtota šī tikšanās, tur ir pilnīgi noteikti, ka kaut kas vēl bija jāiepazīst. Kaut kas vēl bija jāsaprot. Un vēl neaizmirstat, ka dažreiz tās ir ļoti intensīvas cilvēka domas. Tur, kur pāri ir bijuši izšķīrušies, un pēc tam sanāk tā, ka tomēr tas viens pārdomā un saka, nē, es te visu pasauli apskatīju,
tu tomēr biji tā labākā. Ja? Protams, ka viņa domas vedīs atpakaļ pie tā cilvēka, jo viņš tagad grib vēl vienu iespēju, un tas otrs satiek to pirmo, tāpēc, ka viņš ir pelnījis to uzzināt. Tas, vai mēs turpinām šīs attiecības kā attiecības, mūsu pašu ziņā. Ja? Jo es saku, visu laiku jau ir attiecības, arī tad, kad jūs esat atsevišķi. Mēs kaut ko domājam, kaut ko mēs aizējam mājās, domājam, tad šķirti cilvēki arī kaut kur katrs savā galā kaut ko domā. Attiecības turpinās, tikai tās ir citā formā. Kāpēc vieni pāri satiekas un var nodzīvot kopā visu mūžu, un kāpēc citiem mainās otras puses? Nu, tie pirmie garlaicīgāki. Bieži vien es teiktu tā, ka mierīga temperamenta cilvēki var nodzīvot visu mūžu. Ja? Tur, kur ir diezgan, jo tur, kur es redzu, kad ir temperamentīgs cilvēks un dzīvo visu mūžu ar vienu, un ne tā, ka viņš saka, vat super, ja, ka viss kārtībā, vajag forši. Ja jau tā būtu visu cieņu, tas ir tas, uz ko mēs ejam. Jo temperamentīgiem cilvēkiem kašķu ir vairāk, te pašā laikā viņi varbūt arī sevi nevērtē kaut kur, un viņš sanāk tā, ka viņš kašķējas, bet viņam ir bail kaut ko mainīt, un tad uz tā pamata var nodzīvot it kā visu dzīvi. Ja, bet vai vajag? Ja, tātad tur, kur ir mierīgi cilvēki vai mierīga attieksme, tur vairāk darbojas šis te mehānisms, ka ir tā cieņa, ir tā paklanīšanās. Ja? Jo vairāk ir pašlepnums iekšā, jo mazāk ir tās cieņas. Tā kā mums visiem ir kaut kas jāmācās. Ja? Un tie pāri, kuri ir mierīgi un skaisti nodzīvojuši, tas, cik kvalitatīvi ir, kā lai saka, šīs attiecības, ko viņas ir devuši tajā dzīvē, to var spriest tikai tās dzīves beigās. Nu, kas tad ir tas, ja? Cik daudz es varu atcerēties, cik daudz, kas man ir bijis, ko es dzīvē esmu piedzīvojis kopā ar šo cilvēku. Ja tas ir daudz, cepuri nost. Ja tas ir maz, tad jāpamācās drusku no tiem temperamentīgiem ienest iekšā tai rutīnā to temperamentu un izmaiņas. Un savukārt tiem temperamentīgiem no tiem mierīgiem ir jāpamācās, ka 10 līdz 10 izskaitam, paklinamies un tā. Tā kā vieniem no otriem kaut kas ir jāapgūst. Ja? Šobrīd ir ļoti daudz izmaiņas, tāpēc, ka cilvēki kļūst ar vien ambiciozāk, viņi vienkārši vairs nesamierinās. Viņi vēl nezin, kā nonākt pie harmoniska rezultātu, bet viņi noteikti nesamierinās ar to, kas ir uz šo brīdi. Un brīžam es teiktu, ka pārāk ātri, ja? Jo kaut kas tur man nepatīk, un es saku sveiku un čau, un tu man nedēri. Ja? Jo tas ir tāds patērētājs sindroms. Tas otrs cilvēks saka, ir vesels kosmos, nevis lieta. Tā kā nespriežam pirms laika, kas mums der, kas mums neder. Vienkārši iepazīstam, ja? Jo paši priekšlaicīgi, es atvainojos, ievēl gultā un savā mājā, un pēc tam atkal izsviež ārā. Varbūt nevajag tik ātri ieaicināt tik tuvu, ja? Tad nebūs atkal pēc tam tādas sekas. Bieži dzird cilvēks runājam par 3 gadu attiecību krīzi, ko tas nozīmē un par ko tā liecina. Vai tas ir rādītājs cilvēkiem palikt kopā vai nē? Nē, tur nav nekāda rādītāja vēl, ja tā vienkārši tās brīdis, kur ilūzijas attiecībās ir sabrukušas. Nu, 2 gadi ir tā normāli, kur vēl var mazliet būt spēt izturēt, tēlot to, kas es neesmu. 3. gads ir patiesības atklāsme. Pēc 3 gadiem ilūzija sabrukuši, un tad ir attiecību krīze. Īstenībā tikai tad arī viss sākās. Ko mēs iesāksim ar šo patiesību? Man viņa der, neder, es varu tajā piedalīties vai nē. Vai cilvēki dzīvojot pēc kādiem vispār pieņemtiem standartiem paši nedara sev pāri? Ar vispār pieņemtiem standartiem domāju ķēdīt izglītību, darbs, attiecības, ģimene, bērni. Vai tas modelis ir kāda augstāka patiesība vai kaut kas, ko no paaudzes uz paudzi mums māca vecāki, jo savādāk modeli nav piedzīvojuši paši? Šī ir versija, kur reizē tā ir milzīga patiesība, kas pēc tam ir mazliet nokropļota un iebarota mums atpakaļ.
Jo tātad tas, kas te ir pateikts, izglītība, darbs, attiecības, ģimene, bērni, pašā pamatā nemaz nav tik nepareizi. Tikai es teikšu, kas ir izglītība. Izglītība ir pieredze, nevis diploms. Tātad pieredzējis cilvēks, darbs, tā ir realizācija šajā pieredzē. Pieredzējis, realizējies cilvēks ir spējīgs uz harmoniskām attiecībām un pēc tam radīt savu ģimeni un bērnus. Ja? Tā kā šādā kontekstā skatoties, teikt, ka tā, jā, tas tā ir, tā būtu harmoniski. Ja mēs skatāmies ļoti burtiski, augstskolā kaut kāds darbs ar kaut kādu algu, ģimene, bērni, nē, tad tur sanāk visādi, kā nu kuram. Ja? Jo tas, ko Dievs domā ar izglītību, un tas, ko mēs domājam ar izglītību, ir divas dažādas lietas. Tā kā jā, tā ir patiesa izglītība un pieredze, tā kā nav ko skriet uz tām attiecībām nemaz tik ātri, uz tām ļoti tuvajām, uz to ļoti tuvo spoguļu attēlu. Jā, kurš visnotaļ ir jau tagad jau zināms jau ļoti laicīgi, ka viņš nespoguļos uzreiz tās pašas foršākās manas īpašības. Viņš noteikti iebāzīs degunu man tās, kuras es negribu redzēt. Jā. Tā. Kā sasniegt to, lai partneris pareizi saprastu manas nodomus rīcību, jeb kā pozitīvi ietekmēt otru izveidojušies bieži vien negatīvās izpratnes interpretācijas modeļus? Un te ir arī vēl klāt jautājums, kā saglabāt enerģētisko, jeb jūtu saskaņu arī tad, kad aktīvi pieslēdzas prāts, ikdienas notikumu un rūpes. Uz abiem jautājumiem atbilde ir, es teicu, angliski relax, jā, var sakot, te ir vajadzīgs vienkārši cilvēkam atpūsties, gan tajā pirmajā jautājumā vajag atpūsties, nevajag gribēt, lai viņš pareizi saprot. Jo tas liecina par atkarību atkal no otra vērtējuma. Jo tur tā lieta, ka ja jau tas cilvēks nesaprot, tik tālu, cik ir virzījušies tie notikumi, tā ir viņa izvēle. Viņš ir tajā stadijā, kur viņš nesaprot. Tātad tajā attiecīgajā vibrācijā es patreiz nevaru viņam paskaidrot. Tāpēc man ir vajadzīga jauna elpa. Tāpēc vienkārši ievelku elpu, beidzu censties, atpūšos un domāju par sevi. Nāks laiks, nāks padoms, pats pienāks pajautās. Ja? Jo vislabāk ir vienkārši tātad nevis tur mēģināt kaut ko paskaidrot, bet izmainīt savu uzvedību. Saucās, man nemaz nevajag, lai tu mani saproti. Un tā, ka jūs uzstājas šito, kad jums nemaz nevajag, lai jūs saprot, tad viņi parasti nāk un interesējās. Tad pēc tam var tīri labi diezgan izrunāties. Tā kā tikai pauzi. Ja? Šitas te ir visiem pieaugušajiem jāmācās no bērniem. Bērni jums ļoti daudz ar savu uzvedību var priekšā pateikt, kā sasniegt to, lai partneris pareizi saprastu manas nodomus. Tur ir entās metodas, ko vienkārši var paskatīties. Un goda vārds, viņas viss ir ģeniāls, viņas viss strādā. Jo viņi māk, ja vajag arī pa labam, ja vajag ar pārsteigumu momentu, tur ir vienkārši... Bet viņi var panākt to, lai jūs saprotat. Kas ir tik dīvaini, mēs pieaugušie vairs nevaram, ja? Bērns māka apstrādāt pieaugušo tā, lai partneris pieaugušais saprot. Ja? Un viņi, kas ir galvenais emocionālais fons, viņi ir ļoti emocionāli atpūtušies tajā ziņā. Viņi absolūti, ja, viņi vienkārši izlādējas un viņi tā. Tā kā šito tiešām burtiskā nozīmē, vajag mācīties un tā arī darīt. Ja? Jo tas viss padara vieglāku, tur neapvainojas cilvēki savstarpēji. Tā, pirmā lapiņa cauri. Kā tikt vaļā no beša, kas tagad visiem tik populāri? Kā rīkoties, lai manifestētu prieku, mosties no rītiem un interesi dzīvot? Kā radīt sevi aizrautību? Jā, besis. Tas ir tāds slikts, riebīgs garstāvoklis, ar kuru cilvēks tātad iesāk dienu.
ar besi vajag runāties. Ar šo garstāvokli vajag runāties. Ja? Arī tā ir tā komunikācija pašam ar sevi, uztaisīt paklanīšanos viņām. Sveiki! Tātad, kā parasti. Šorīt kā parasti. Nekas vēl nav mainījies. Un pašam sevī šo dialogu tad arī veikt, ja, kad kas tur nav mainījies, kas tur ir mainījies, un sāk būtībā to rītu reizē runājoties ar šo garstāvokli pārprogrammēt uz citu. Ja jūs dusmojaties uz pašu faktu, ka tas garstāvoklis tāds ir, viņš nemainās. Ja? Ja ar viņu dialogā šādi sāk runāt, tad agri vai vēlu tas sāk strādāt. Ja? Protams, kad garantē to, ka jūs pilnīgi jutīsieties nesaskābuši šajā te laika posmā es nevaru, jo vienkārši tiešām laiks ir ļoti, ļoti tāds, kurš, uztveru to kā normālu parādību. Tad tas nav nekas, tas tiešām ir lielai daļai, lielākajai. Ja? Jo vēl man par šo tēmu besis un cilvēki saka tā, ka viņi saka, jūs visu laiku bijāt iesprostot olas Čaumalā, un viņi saka, un tad jūs sākat saprast, ka jūs galā esat iesprostoti. Un tad vēl notiek tas, ka jūs izsitat tagad ar, kā lai saka, galvu to Čaumalu pārsit pušu, un ir besis. Jo tas besis ir salīdzināms ar tādu puspiedzimuša, kā lai saka, vēl plika putnēna stāvokli. Tas arī ir tas besis. Ja? Palidot vēl nevar, galva ir ārā, saprotu, kur sēžu. Ja? Patiesības atklāsme ir fenomenāla, viss ir daudz sliktāk nekā domāju, kamēr skatījos multeni. Ja? Un tā kā šī atklāsme, viņa ir, starp citu, ļoti svarīga attīstībā, lai varētu cilvēks mainīt uz to, ko viņš grib. Ja? Jo tikai tad, kad mēs zinām šo realitāti, ka ir tā kā ir, tad es zinu, no kuras vietas man ir jālido projām. Ja? Jo kamēr jūs sēdējāt tajā Čaumalā, tikmēr jūs būtībā sēdējāt drusku ilūzijā. Ja? Un kamēr vien tur bijāt, tas arī ir labāk. Ka tā ilūzija tāda tur ir. Tālūk ir ar to besi, tāpēc viņš ir tik populārs šobrīd, jo tās galviņas no tās Čaumalas šķiļās. Partnerība, ja cilvēks jūtās, ka viņam tur ir tukšums un vienaldzība, tad konkrētā partnerība tajā izpildījumā, kā viņa notiek, ir tiešām kļuvusi bezjēdzīga. Bet tas nenozīmē, nevienmēr nekatrā situācijā, ka šķiršanās to atrisina. Kā es saku, par šķiršanos nestraucieties. Jums vienkārši ir tajā brīdī jāsāk gribēt jaunas lietas. Ja jūs viņas gribēsiet, tad tālāk jau vai rutīna vienkārši izkustās konkrētajās attiecībās, ja? Vai arī tiešām Dievs jūs izšķir. Ja? Satikšanās un šķiršanās nav jūsu kompetence. Tālāk. Jo te man vēl ir pierakstīts par to partnerību, ka cik var dejot vienu un to pašu deju. Ja, tā kā mēs runājam par to, ka partneri attiecības ģimenē tā ir kā deja, jūs negribat dejot visu laiku vienu un to pašu deju. Tāpēc ir jādomā par to, lai tur repertuārs mainītos. Lai nav viena un tā pati rutīna. Tālāk. Agnese saka, tā nav, ka ir viens vai divi liktenīgi, iespēja ir ļoti, ļoti daudz, to ir pārpilnība. Mūžīgā problēma ir cilvēku nesatikšanās. Kā likvidēt šo problēmu? Nesatikšanos. Kā satikties? Kā satikt īstos domu biedrus, draugus, partneri, galā kā atrast sevi, savas patiesās vēlmes un vajadzības? Tā atbilde ir jau tajā, ka tātad mēs sākam ar attiecībām ar visu pasauli, un tas pats galvenais, ka beidzat meklēt. Mēs visi ļoti daudz ejam pa dzīvi meklējot, gribēt dabūt, sasniegt. Priekš kam tam mums ir pasaka par sprīdīti? Viņš gāja, meklēja tur lāpstiņu laimi pasaulē. Kur viņš atgriezās? Mājās. Ja?
Tātad nav iespējams sameklēt. Tu vari uzzināt daudz pieredzes, bet beidzat meklēt. Jo kamēr jūs meklējat, no jums nenāk nekādi impulsi, un jūs vienkārši tāds cilvēciņš staigā un domā, ka kaut kur kaut kas pasaulē viņu pamanīs. Pat ja jūs atradīsiet to, ko jūs meklējat, kāda garantija, ka tas meklētājs jums pievērsīs uzmanību? Jo tas, kā dabā viss reaģē dabiski, ir uz impulsu. Tātad sēžam un laižam impulsu, nevis dodamies meklējumos. Un tad, kad tas impulss zinās, ka viņš jau ir atradis konkrētu jau adresātu, tas impulss vienkārši jums jau dos pa mugurkaulu, ka jūs nevarēsiet uz vietas nosēdēt un attiecīgajā laikā, minūtē un vietā būsiet tur, kur ir jābūt, lai satiktu. Magnētisms ir tas atslēgas vārds. Cilvēki šodien nav magnētiski. Viņi ir pārguruši, nervozi, tātad viņi ir elektrizēti, nevis magnētiski. Tad attiecībā uz jūsu kosmosu, jūs esat centrā, jūs esat sauli. Jūs stāties priekšā, ka sauli iet meklēt pa saules sistēmu kaut ko. Viņa vienkārši laiž impulsu. Ja? Tāpēc tādā veidā jūs varat meditēt, tādā veidā varat domāt, tādā veidā sevi kopjat, mīlat, attiecaties pret sevi. Un tur daudz ātrāk tas viss tad sakārtosies. Tālāk. Kā satikt savu īsto un vienīgo, kā atpazīt viņu un kā nenokļūdīties? Nokļūdīties šajos jautājumos ir neiespējami, jo pie īstā un vienīgā, jo vienīgais tas laikam būtu pēdējais. Tātad pie īstā un vienīgā nonāk ne vairāk, ne mazāk, kā cauri attiecībām ar tiem, kas nav īstie un vienīgi. Ja? Ir ceļš. Ja es atsakos no tiem citiem, jo tas nav īstais un vienīgais, nu te vienkārši sēdēšu un nebūs nekas. Ja? Jo tur, kur jūs saprotat, ka jūs vaļā netiekat, kad ir pastiprināta tiešām uzmanība no abām pusēm, ja? Tad ir tā, kad man ir tāds ieteikums, ja jūt, ka kaut kas līdz galām tur netrāpa un tas vēl nav īstais vienīgais, bet viņš te ir ietrāpījis, nu labi, tad ir tā dziesmiņa cauri viļņiem ātrāk, lai negrimstam dibenā. Ja, var sakot, nu tad vismaz ātrāk pa to ceļu cauri uz to īsto vienīgo, ja? Bet savādāk tas cauri neiet. Ja? Jo mums tiešām tātad tas vainagojums ar to kārtīgo īsto vienīgo, tas ir tāds cilvēks, kas atspūguļo manu pilnību. Tātad ir jābūt ceļam uz pilnību. Tātad pa ceļam, ko es satikšu? Savas nepilnības. Ja? Vai kaut ko, kas atspūguļos to, ko es neesmu īsti pilnvērtīgi domājis. Tā kā nav tur kļūdu, tas viss ir pareizi, tā jābūt. Ja? Tālāk. Kā izdzīvot to periodu, kamēr esi viena un tu ļoti tā otrā pusīte pietrūkst? Pateikt, ka tu man nemaz neesi šobrīd vajadzīgs. Ja, jo ja viņa galu galā kaut kādu laiku nav, un es to gribu, tas nozīmē to, ka cilvēks ir pārāk, visbiežāk es zinu, ka sievietes šajā ziņā viņas ir pārāk fokusējušās. Jo viņām praktiski šita te ir tāds lozungs, ja? Tik viena doma prātā man, ja? Un, var sakot, otrs ir tas, ka es pilnīgi zinu kaudzēm sievietes, kur šita te vēl ir izkārta tāda tabele, ja? Pāri pa krūti meklēju tādu un tādu, ja? Spējīgu mani nodrošināt, un es ielīdīšu azotē. Un, protams, ka tad tas ir grūtāk. Tātad ir obligāti jābūt cilvēkam, ka viņam nav tikai viena doma prātā. Tāpēc ir jādara viss, lai jums būtu entās domas citas, kas ļautu daudz vieglāk uztvert šo domu. Nekur nepazudīs. Šī doma, kā man izturēt, kamēr es neesmu satikusi, tas laiks nav jāiztur. Tas laiks ir domāts pašrealizācijai. Taisi vēdera presi, krāso acis un nedēļ viņa, bet dēļ sevis, ja?
Ej uz deja, dari visu, ko var izdarīt sieviete, kas, pieņemsim, nav precējusies. Jo nāks citas rūpes pēc tam. Ja? Uzjautrinies, brauc ceļojumos, ja? Kļūst interesanti. Nevis dēļ viņa un lai satiktu, bet vienkārši tā tad ir dots tas periods, kur šādā veidā izpausties. Ja? Un arī vīrieši tad kā ir? Viņi skatās uz tādu sievieti un redz brīvu, burzguļojošu strautu. Viņiem sāk palikt interesanti. Bet ja viņi redz to tabulu, ja? Es meklēju tādu un tādu, nu, tad ir, protams, citādāk tā reakcija. Ja? Un to es pilnīgi noteikti, es zinu, ka šitas tā ir. Ja? Tāpēc, ka es kādreiz strādāju Vecrīgas kultūras namā, piepelnījos, un tur ir tāds pāri pēc 30, kas nāk dejot. Nu, Latvijā nav daudz vietas, kur pāriem pēc 30 ļautu dejot, ja? Un nu, tā ir. Un tātad tur viss tādā padomju stilā, kad sēž dāmas sapucējušās zālē gar mālu, un tad kungi iet uzlūk. Tas viss, starp citu, ļoti skaisti, un gribētos atpakaļ, starp citu, kaut ko no tā, jā. Nevis kā tagad, tika makaroni kratās, ja, var sakot, un es tur strādāju, piestrādāju, ka man bija jāpārdod alkoholiskie dzērieni, un tātad 50 gramu meleņu punša kungiem, dāmām, kas ir atnākušas deju vakaru. Un tad, kad ir tas starpbrīdis, tad tu vari iet, nu, kā lai saka, atpūsties un paskatīties, kas tai zālē darās. Nu, tātad, tā kā es būtībā strādāju par alkohola ielējēju, es ļoti īpaši nepiepūlējos pie sava apģērba vai kā. Nu, tātad kāda atnākus nedaudz smird pēc meleņa punša, ja? Un tu ieej zālē, un kas notiek? Tik, ja? Veseli kaut kungi nāk paklanīties, kamēr sēž man kā tortes, skaistas, sapucētas, ja? Jaungada eglītes ar frizūrām un brīnās, kas notiek. Tāpēc, ka visām taču tā tabele te virsū ir, ja? Ka meklēju tādu un tādu, ja? Priekš tam un tam, ja? Un tā kā man vienīgai tajā brīdī neko nevajag, es vienkārši ienākus uz jautrināties, ja? Tad, protams, ka tāds ir tas, kā lai saka, enerģētikas miedarbība. Jo kas te ir? Tātad tajā gadījumā, kur ir šis cilvēks magnēts vai kur tā brīvestība apkārt valda, nav spiediena. Tad iet tie impulsi, bet no manis nenāk spiediens. Kas notiek ar to sievieti, kas intensīvi domā par to, ko viņa grib? Ka varbūt šovakar ir tas liktenīgais vakars. Ja? Tur enerģētiski aurā nāk milzīgs spiediens, kurš ko dara, viņš stumj nost, nevis pievelk. Viņš dara pilnīgi pretēju efektu. Ja? Tā kā šito liek aiz auss, kad tad, lai varētu panākt to rezultātu, enerģētiski jāuzvedās, nu, varētu teikt, otrādi. Tā, kas man tālāk? Kā tikt vaļā no uzskatiem, kas iezogs tevī pēc neveiksmīgām attiecībām, ka netici, ka esi pelnījis milzu mīlestību, ka bail, ka var sāpēt, bail kādam atvērties un pieķerties, pēc tam zaudēt, esi pieredus dzīvot vienu un baidies zaudēt šo savu vienatnes komfortu un netici, ka vispār ir tāds cilvēks, kādu tiešām gribētu sev blakus. Pēc tā, ko es te tagad nolasu, tas liecina, ka cilvēku problēma jau vairs nav partnerattiecības ar, teiksim, tur to vīrieti vai sievieti vai ko. Tā problēma ir vienkārši tas, ka es neizjūtu vairs sevi. Es esmu sevī sašļucis un nejūtu, kāds es esmu un cik krāsains esmu. Tā kā tur ir jāstrādā nevis pie partnerattiecībām ar to pretējo pusīti, bet gan vienkārši pie pildīgi jaudas dzīves. Kad es sāku jaudu dzīvi un sākšu viņu devis ar attiecībām, bet ar kaut ko pildīgi citu. Ja? Un tieši šādiem cilvēkiem es teiktu, ka tās, ko tur citreiz televīzijā, ievas pārvērtības un visādas tādas lietas, ja, kas ir piedāvāts, ja, kaut kas tam līdzīgs, dizains, ja, kaut kāds jauns dienas režīms, uztaisat sev jaunu personību, jo mums ir tiesības variēt. Ja? Jo savādāk dzīvo cilvēks, kurš ir kaut ko zaudējis, viņš ir palicis kā ēna.
Viņš vienkārši turpina savu iepriekšējo dzīvi, kur ir kaut kādas dekorācijas nomainījušās, un viņš kļuvis par tās iepriekšējās dzīves ēnu. Un tas nav vajadzīgs. Ir vajadzīgs sākt ar jaunu dzīvi. Un tas nevis nozīmē jaunas attiecības, bet jauni ideāli, jauni mērķi, jauna luga. Vecā luga beigusies, jauna luga sākas. Pilnīgi cits stāsts tai jaunai lugai ir. Ja? Kas ir jaunā pieredze, kas mums būs jāiegūst jaunajā scenārijā uz zemes partnerattiecībās? Tā jaunā pieredze, kas īstenībā ir sēdā, tas ir šīs te harmoniskās partnerattiecības, jeb, ka mēs nonākam, ka mēs sākam saprast šo te iģi-jaģi iedarbību. Ja? Tālāk, mīlestība. Kas īsti ir mīlestība? Mīlestība ir ļoti fantastisks fenomens. Viņa nerodas vienkārši. Viņa dzimst caur emocijām, pēc tam emocijas kristalizējas, varētu teikt, un izveido jūtas, un jūtas satiras un veido kopā gaismu. Un šī visa enerģija, kas ražojas no šādām te, varētu teikt, ka tās emocijas tie būtu tā kā vatas kumšķīši, no kuriem tiek izveidot dzija, jeb jūtas, un tad šī krāsainā dzija ļoti strauji kustoties un virpinoties jau veido gaismu. Jā. Tā ir radošā enerģija. Tā ir milzīga enerģija. Viņa nav niecīga, viņa nav atsevišķa, no viņas jūs esat radušies, un jūs viņu mācāties ģenerēt no sevis tālāk. Nevis saņemt un dot, bet arī ģenerēt. Tas nozīmē piedzīvot piedzīvojumus, just emocijas, nonākt līdz jūtām, tās jūtas pārvēršas arvien lielākas un globālākas, ja, līdz tas kļūst par šo jūsu jau personīgi saražoto mīlestību. Tā kā, ja man jautā, kas ir mīlestība, tāda ir atbilde. Bet iespējams, ka cilvēks, kas to jautāja, domā, kas tas ir jūtu ziņās starp diviem cilvēkiem. Tas ir tas, ko pamatā mēs nepiedzīvojam. Jā. Jo, lai mēs varētu kārtīgi saprast un sajust to mīlestību, tad tas sākas tiešām ar to bez nosacījuma mīlestību. Jā. Tas nozīmē, ka cilvēks sāk saprast, ka nav noteikumu, kuri ir obligāti jāizpilda, jo tas ir pretrunā ar mīlestību. Un mēs tik daudz ko sakam, es aiz mīlestības, tur sevi upurēju, es tur tā un šitā to un to daru, ja? Tev neviens nespiež. Visur ir šī brīvā griba, un kā mēs gribam, tā mēs izpaužamies un tā mēs darām. Ja? Un ko sēsim, to pļausim. Ko saražosim, to arī ēdīsim. Ja? Un tās jūtas, ko cilvēki savstarpēji jūt, tā ir... Katram energolaukam ir savs sajūtu spektrs, un tātad miedarbojoties šie energolauki veido tādu savu jūtu buķeti. Un tad tā buķeta, kas mums ļoti, ļoti, ļoti patīk, to mēs sakam, ka tā ir mīlestība. Ja? Tāpēc teikt, ka tie pāri, kur nav nemaz tie tauriņi vēderā, bet ir ļoti laba sadarbība, ka tā nebūtu mīlestības, tā nevar. Teikt, ka tie pāri, kur savukārt dzīvo pa gaisiem un vienīgais, kas ir tie tauriņi vēderā, ka tā ir vai nav mīlestība. Ne, viņi ir tātad daļēji, mēs uz to ejām. Ja? Vienkārši viņš vēl viss nesaliekas kopā. Kaut kādas krāsas ir, kaut kādas ir mazāk, jo tātad, lai es visu pilnu buķeti saņemtu, man jau visa pilna buķeti ir jāiepazīst un jāgrib. Un mēs jau parasti tomēr negribam visu. Mums saka, mums patīk tas, un šitas nepatīk. A mīlestība, viņa satur sevī visu. Pilnīgi visas krāsas. Tā mīlestība ir atkarīga no jums un no jūsu attieksmes, ticības, vēlēšanās tiekties, vēlēšanās izzināt. Tie esat jūs, kas vai nu var just mīlestību vai nevar. Un ja jūs esat cilvēki, kas
arvien vairāk attiecībā pret dzīvi sevi varat just mīlestību, tad arī jūs piedzīvosiet ļoti daudz skaistu momentu attiecībās. Tas, ka mums var galvu reibināt ļoti spēcīgas emocijas, tā vēl nav mīlestība. Bet tā kā emocijas ir mīlestības sastāvdaļa, tad teikt, ka arī nemaz tā nav mīlestība, es nevaru. Ja? Kas varētu būt par iemeslu tam, ka cilvēks nekad savā dzīvē nevienu, ja neskaita pamatskolas iemīlēšanos, pa īstam nav mīlējis, un kā lai atver savu sirdi mīlestībai. Viens ir tas, kas man šeit jaušās, tā ir nevēlēšanās iespējams būt sāpinotam, ja? Jo mēs tiešām varbūt neatveramies jūtam, jo mums ir bail, ka mums sāpēs. Jo tur, kur mēs esam vaļā, ja, tur var notikt gan tā, un kā mēs tiksim galā, vai mūsos būs pietiekami mīlestības, lai ar tām sāpēm kaut kā tiktu galā. Ja? Tāpēc iespējams, ka cilvēks vienkārši nelaiž sev klāt. Taču attiecībās tas, kur varētu būt ļoti saderīga tā mīlestība, tā ir vibrācija atbilstība. Tie, kas zina, kā izskatās klavieres un klaviatūra, tas nozīmē, ka tie ir saderīgi akordi, kas kopā var skanēt. Un viņiem ārkārtīgi patīk tā skaņa. Viņi ir saskanīga. Ja? Tātad nebrīnieties, ka ar vienu cilvēku jūs tā nejūties un ar kādu citu jūs tā jūtaties, ja? Un tur, kur arvien vairāk, precīzāk, vienkārši jūt bez vārdiem un bez arī tauriņiem obligātiem, ja? Bet vienkārši jūt, kad ārkārtīgi patīk, tā ir milzīgi laba tā sajūta, ir izjust to otru cilvēku. Visbiežāk tas nozīmē, ka mums patīk arī tādā gadījumā tā cilvēka smarža, ja? Mums patīk viņa balss tonis, ja? Jo tā ir tā saderība tādā ziņā. Līdzīgs elektromagnētiskais kaut kāds tas lauks, kas sader. Tie cilvēki, kas šodien nodarbojas ar kaut kādu lauksaimniecības nozaru un audzē vistas, viņiem ir attiecības ar vistām. Un tad mēs varam pavērot, kādas viņas ir un cik daudz tajā visā ir mīlestības. Un tā vienalga der jebko. Ja, tā kā, ja jūs gribat mīlestību savās attiecībās, sākat ar Mauriņu. Ja pļaujat ar mīlestību, ja? Jo mums visur, tad vai var? Varēt var. Attiecības var būt bez mīlestības. Pareizāk sakot, lielu daļu no mums tas apmierina. Cita lieta, ka mums vēl ir papildus pieprasījums, ka lai viņas būtu garšīgas. Tas būtu tāds vēlamais bonusiņš, ka viņas ir un tad vēl, lai viņas garšo labi. Un to, ka garšo tās attiecības, to cilvēks arī mēdz domāt, ka tā ir tā mīlestība. Ja? Jo tur, kur ir īsta mīlestība, tas nozīmē, ka ir šī paklanīšanās tajā, kā lai saka, jebkurā situācijā, kas jums nāk pretī, kāpēc. Un tas ir, vai nu jūs dzīvojat ar mīlestību pa dzīvi, vai nu bez, vai nu brīžām, pa svētdienā. Jā. Ja tikai jūsos ir vēlme apgūt mīlestību, un jākurā nav tā, ka jūs ģīpstat no tā partnera, ko satiekat, bet citu dzīvi jums neliek priekšā, tad es teiktu, ka labāk veidot tādas attiecības nekā nekādas. Ja cilvēks jūtas piepildīts tajā, kas viņam ir ārpus šīm attiecībām, tad viņš var padomāt un teikt, ka nē, negribu. Ja? Jo tur ir vienmēr, kur augt, un jūs vienmēr varēsiet tagad tā agri vai vēl pateikt, nē. Ja? Ir cilvēki, kuri šodien strādā ārzemēs, kopjot vecus ļaudis. Viņiem ir attiecības ar šiem vecajiem ļaudīm. Vai viņiem viņas patīk? Nē. Bet vai viņas ir vajadzīgas? Jā. Visbiežāk šie cilvēki ļoti daudz ko apgūst tieši mīlestības ziņā, beznosacījuma mīlestības ziņā, strādājot ar veciem ļaudīm, kur ir jākopja. Ja? Un tā ir arī mums, kad, kā lai saka, kāds var apvainoties, ka izrādījās, ka mans partneris nav tāds, kā es domāju. Nav. Kurš vainīgs?
manas ilūzijas, ja? Un es varu tajā visā ielikt beznosacījuma mīlestību un tādā gadījumā nonākt pie mīlestības. Varbūt pat ar to pašu cilvēku, varbūt nē. Ja? Tā kā visu laiku, cik es tagad te runāju, tā tēze, kas tiek piedāvāta, neskatoties uz viņiem kā uz kaut ko, kā lai saka, tas ir vienkārši jums piedāvāta iespēja iepazīties. Tas nav kaut kas, kas jums pieder. Tas nav kaut kas, ko jūs varat paredzēt, ka tas tagad būs. Es tagad esmu precējusies, būšu līdz mūža galam. Jūs nezināt. Var paiet 2 mēneši, un tā cilvēka kosmosā varbūt ir ierakstīts liktenī, ka ar viņu kaut kas notiks. Ja? Un tas vienmēr ir jāatcerās, ja jūs gribat veidot skaistas attiecības. Viņi ir piedāvājušies, kā lai saka, parādīties jūsu dzīvē. Viņi jums nepiedara. Un tāpēc jebkuram, kas tur ir būtībā jāsaka paldies. Ja laižam vaļā ar cieņu, ja paturam ar cieņu. Un tā mēs ātrāk nonāksim pie tā īstā vienīgā un mūžīgi mūžos, ja? Te es esmu arī atbildējusi. Ar ko mīlestība, ko mēs mācāmies un izjūtam pret visu apkārtēji, atšķiras no mīlestības starp vīrieti un sievieti? Īstenībā ne ar ko. Ja? Tad tā ir tā galvenā tēze. Nav. Cilvēki ļoti bieži tik lielu akcentu uzliek uz attiecībām, tāpēc, ka viņi nav pievērsuši uzmanību pārējām lietām, un viņi asociē laimi ar šo te savienību. Ja? Laime pa priekšu nāk ar attiecībām ar visu pasauli, un tikai tad vainagojas ar savienību ar otru cilvēku. Un šī te vainagotā savienība, tā gan, tā kā būtu punkts uz i laimei. Kā es saku, tas ir, teiksim, kā es saku, mans ideālais vīrietis ir es pati, ja es būtu vīrietis. Jā, tātad, lai es satiktu tādu vīrieti, man vēl ir kāds gabaliņš jāpastrādā. Lai cilvēks varētu nospoguļot. Un tā ir jums katram. Tātad tas nav kaut kas ir konkrēts personāžs, tā ir jūsu spēle ar jums pašiem, līdz jūs aiziet līdz virtuozietātei. Un tad tas nospoguļojas jūsu dzīvē. Un tas tā ir. Tāpēc jau mēs visu zinām labāk, kā tam otram bija jādara. Es taču zinu, kā es kā vīrietis darītu. Man ir pilnīgi viss skaidrs, 100%. Tā. Tā kā tā energo lauks atķera, tā ir tā, ko es gribēju uzzīmēt. Un nepavēlti, tāpēc laulības simbols ir 2 gredzentiņi. Šitas ir tas, kur jūs gribat aiziet. Tā ir par savu attīstītu, skaistu, mirdzošu kosmosu, kur jūs esat pilnvērtīgi izveidojuši, jūs bonusā saņemat iespēju elpot vēl vienu. Ja? Un, lai šādā veidā cilvēki varētu justies, tur pastāv iekšā milzīga uzticēšanās. Savukārt, būtu muļķīgi, ka es teiktu, tagad uzticieties katram tam neīstajam, nevienīgajam. Ja, tā kā tas ir rezultāts, ka es sagaidu, ka es esmu tik tālu ar sevi ticis galā, ka man pretī būs cilvēks, ar kuru es varu pilnīgi brīvi atvērties, uzticēties. Bet tas ir tas, ko jūs gribat attiecībās. Tas ir tas, uz kurien jūs virzaties. Un ļoti daudz problēmas ir tas, ka mēs vienkārši pieprasām rezultātu pa ātru. Vai debesīm, vai sev, vai tam otram cilvēkam. Ja? Mēs gribam būt vaļā. Jo tad, ja es esmu pilnīgi vaļā ar to otru cilvēku, tas nozīmē, ka ir fenomens, 2 vienā. Jo arī čakrās tas nozīmē, ka šie cilvēki var, tā kā visos līmeņos, ja, un šitā var tur skaisti spēlēties. Nav mums tā, ka mēs tagad varētu ar visu pasauli šādā veidā apmainīties. Un tur, kur mēs kredītā, tā kā atveram vaļā sevi, noticam, ka jau ir torti gatavi, bet viņi vēl nav gatavi,
Mums tur iekšā iespļauj, pēc tam trauma aizvaramies un tad domājam, ko tālāk. Ja? Jo mēs ļoti, ļoti gribam šo rezultātu. Tikai nezinām, ka viņš nepienākas uzreiz pēc tam, kad jums ir bijis baltais plīvurs, ja? Vai kaut kas tur. Ja? Tas ir tāds rezultāts, kas ir, kā lai saka, fenomens. Un mēs lielākā daļa vienkārši virzamies, lai varētu aiziet uz to. Ko nozīmē pārlieku liela mīlestība pret kādu un kāpēc tāda bieži rodas vienpusēji un vai to var saukt par mīlestību, kā tādas lietas atšķirt? Nē, tur, kur tas ir vienpusēji, tā nav mīlestība, tā ir pieķeršanās, emocionāla. Tātad man ļoti patīk tā cilvēka lauks, viņš izraisa man skudriņas un skūstu un vēl kaut ko. Jā, man ārkārtīgi patīk, ļoti garšīga tortīte tas otrs cilvēks ir, un es esmu ļoti pieķēries tai tortītei. Tieši pie šādas te jūtu izpausmes, bieži vien cilvēks taisni nav spējīgs tad būt, kā lai saka, tik ļoti savākt sevi, lai būtu bez nosacījuma mīlestība. Viņam tad ir nosacījumi. Jā, un viņš ļoti tad tiecās, viņš ļoti grib to cilvēku. Īstenībā mums šīs situācijas dod tādēļ, ka ja tev šī tortīte garšo, bet šī tortīte tevi negrib, neskrien pakaļ, aizliec sev aiz auss šo sajūtu un pasūta debesīm. Gan jau atradīsies tāds cilvēks, kurš arī garšo pēc tās pašas tortītes, bet ir ar citu vārdu uzvārdu. Ja? Un tad tas var realizēties no abām pusēm. Ja? Savādāk mēs vienkārši skrienam pakaļ kaut kādai bieži vien pat ne īsti reālai versijai, tāpēc, ka pie šāda veida jūtām ļoti daudz ir ilūziju par to otru cilvēku. Iemīlēšanās vienmēr pāriet, vai ir gadījumi, ka tā transformēs mīlestībā? Jā, ir. Un paldies Dievam. Un pietiekami daudz. Kāpēc filmās tur, kur ir lielā mīlestība, vienmēr kādam ir jāmirst? Lai arī izraisīja šitas te smieklu zālē, īstenībā viņš ir galīgi nesmieklīgs pasākums, tāpēc, ka tā tiešām ir taisnība. Un tāpēc, ka tā nav mīlestība. Tur sanāk tā, ka tie ir divi cilvēki, kuriem nav attiecību ar pasauli, jo viņi viens otru satiek, viņi vienkārši sāk pārtikt viens no otra. Man ir tikai tu, man nekā cita nav. Un tam otram ir, kā lai saka, tieši tas pats pretī. Rezultātā pārējā pasaule izslēdzās, un šie divi lauki, kurus es te uzzīmēju, viņi nevis normāli apmainās, lai abi katrs paliktu lielāki, bet viņi veido tādu lietu, ka viņi sāk pārklāties un veidojas tā, ka viņi iet viens otram virsū. Redzat? Un vienkārši līdz ko viņš saiet vienā, tā vienam ir jāmirst. Jo tas saucās viens otrā izkusa. Jo viss, kas ir radīšana, ir no sevis radīt un atdalīt. Ja ir otrādi, tad kādam ir jāmirst. Tāpēc tur tā ir tāda diezgan fanātiska mīlestība, kas praktiski izslēdz attiecības ar apkārtējo pasauli. Viņi vienkārši ir ieceklējušies viens uz otru, un tas beidzas. Jautājums, kas ir greizsirdība, no kurienes tāda ir atlidojusi un kā to uzveikt, transformēt, lai veidot kvalitatīvas harmoniskas attiecības. Greizsirdība ir ne vairāk, ne mazāk kā privāti īpašnieciskums, kāpēc man te braukā. Ko tad? Pakusties bišķiņi tādu. Īpašnieciskumu, jo es tā kā gribu kontrolēt un gribu, lai man pieder. Otrs ir tas, ka cilvēks, kurš dzīvo ar pārējo pasauli attiecībās, kas ir konkurējošas,
viņam daudz vairāk varētu būt iespēja, ka viņš šo slimību noķer, jo prasīja, no kurienes tāda ir atlidojusi. Ja cilvēki nekonkurē attiecībās, ja viņš saprot, ka man ir manas attiecības ar visu pasauli, ieskaitot ar konkrēto kosmosu, jeb otru cilvēku, un viņam atkal ir savs kosmos un savas attiecības ar visu pasauli. Ja es respektēju šo otru kosmosu, tad mazāk tur būs šī īpašība. Mēs maz respektējam otru kosmosu tieši tad, kad mēs nerespektējam savējo. Un to mēs darām katru reizi, kad mēs konkurējam. Arī tātad, jo tur, kad mēs skatāmies, kā tirgus attiecības šodien tiek veidotas, kā sporta attiecības tiek veidotas, ja tur nav šī te cieņa pret otru kosmosu. Un pret savēju arī nē. Jo man jāsasniedz, man jāvar, man jāsasniedz, man jāvar, man jāuzvar. Kaut kas tur ir jāuzvar, ja? Tātad tur, kur man ir jāuzvar, kur man ir kādreiz kaut kas jāvinnē, jādabū, jāsasniedz, tur man būs arī kaut kad jāzaudē. Un tad ir tā sadaļa. Vinnēt man patika, zaudēt nē. Ja? Tā kā greizsirdīgi cilvēki bieži vien ir tie, kuri ir bijuši sevi attīstējuši šo te, nosacīto karjerismu. Ja? Tīri no karmiskās informācijas viedokļa bieži vien greizsirdība ir tiem cilvēkiem, kuriem ir iepriekšējais iemiesojums redzams, ka pa to līniju tur ir gājis jautri. Ja? Tātad reāli ir gājis jautri. Ja? Tad reāli tur ir staigāts pa labi, pa kreisi visādi un interesanti, un rezultātā tam cilvēkam paliek skumja, naids, bezpalīdzība, vēl kaut kas, un tad šīs te jūtas pārvēršas greizā sirdī. Ja? Greizsirdībā, bloks mīlestībā. Es nespēju normāli uzticoties mīlēt. Jo uzticēšanās ir nevis tas, ka es tagad domāju, es uzticos, es zinu, viņš tā nedarīs. Uzticēšanās ir tas, ka viņam ir tiesības darīt vai nedarīt. Tā ir viņa izvēle. Cita lieta, ka es uzticos arī sev, un ja man nepatiks vai sāpēs, kā viņš tur izdarīja, tad es no tā izvedīšu secinājumus attiecībā uz savu dzīvi. Tā kā tā tur ir ar to greizsirdību. Ļoti daudz tiem cilvēkiem, kam ir greizsirdība, vienkārši ir jāpatīra savas emocijas, kas ir sakrājušās jūtu zonā, sirds rajonā. Ja? Jo tur iespējams, ir slēpta dusma, nepateikti vārdi, kaut kāda veida aizvainojums, un viņš vienkārši pa virsmu izpaužas kā šī greizsirdība. Ja? Jo, ja es visu to izpļautu ārā, kas man tur emocionāli guļ, tad tā greizā sirds nemaz nebūtu. Ja? Jo varbūt tieši tā, tas pats galvenais vārds, es tev neticu. Es neticu otram cilvēkam. Un manā gadījumā es saku, bravo! Kāpēc, lai tu ticētu, jo tu jau to kosmosu no galvas nepazīsti? Ja? Tu vari ticēt sev, tam, ko tu esi pelnījis vai nepelnījis, ja, pa dzīvi, tas, uz ko tu ej. Ja? Bet garantijas mums nav. Ne par vienu rīcību, ne no viena cilvēka. Man garantijas ir tikai tajā, ko es radu attiecībā uz savu dzīvi. Tā, kā partnerattiecībās izvairīties no privāta īpašnieciskuma, gribot, lai cilvēks velta uzmanību tikai man? Maza bērna sindroms. Tātad no tā arī izriet. Iedod sev konfektīti, regulāri sāc sevi lutināt, ja, saproti, ka tu esi mazs bērns. Un tad arī, kā lai saka, tas varētu ātrāk atrisināties partnerattiecībās. Vispār tādiem cilvēkiem, kuriem šitas te ir ļoti, ļoti svarīgi, lai veltu uzmanību viņiem vajag tādus tēvišķus partnerus. Ja? Jo ir tādi cilvēki, kuriem traki patīk rūpēties. Ja? Vieni ir tie, kuriem vajag, lai par viņiem rūpējas, un ir tādi, kur vienkārši ģīpst no tā, ka drīkst parūpēties.
Un tad tas ir tāds labs tandēms. Ar pārējiem tad tur iet grūtāk. Tāpēc, saka, tām gribām ir kaut kā jāsatiekās. Vēl kas ir? Te prasīts ir, kā ar to var cīnīties, lai mazinātos kontroli pār otru cilvēku, bet vairotos gribēšana veltīt laiku vairāk sev. Pats cilvēks ir uzdevis to jautājumu un arī atbildējis. Tad, kā lai saka, smags darbs ārstē visu. Es teiktu, praktiski ir jāatrod tik daudz aizņemtības, lai nav laika reāli cilāt no telefona klausuli, ja ne arī tur sākt smagi izpausties. Ja? Jo cilvēks ir vairāk aizņemts ar radošu procesu savā dzīvē, jo mazāk viņam ir laika kontrolēt citu cilvēku procesus. Ja, ko tu darīji, kā tur gāja, kāpēc tu tā, kāpēc tu šitā, ja, nav laika. Tā kā tā ir taisnība. Un vēl kas ir, viss tas, ko par cilvēku gribās piedzīvot, no attiecībās personiskajās, viss tas perfekti drīkst būt ierakstīts šajā zonā hologrammā. Ja, jo šeit ir tā vietiņa, kur jūs varat visus ideāliņus ierakstīt, jūsu laukā, viņi stāv tieši sirds rajonā, ja, viņi tur viss tas, kas ir jūsu vissvētākais, ko jūs gribat. Bet, saka, par to nav atbildīgi pārējās kosmiskās būtnes, kas tur spēlē dažādas lomiņas. Un viņiem ir viegli, ja šeit tas ir ierakstīts, jo tad viņi lasa nevis to tabeli, meklēja to un to, ja, bet viņi lasa šo informāciju, kāda ir šī cilvēka ideāli, uz ko viņš jebkurā gadījumā ies, ar mani vai bez manis. Ja? Un tad ir tā, vai nu es pievienojos tajā ceļā, vai nepievienojos atkal pēc brīvas gribas. Ja? Nav tur nekāda spiesta lieta. Kāda ir sievietes loma un misija mūsdienu sabiedrībā un kādai tai vajadzētu būt? Man jau liekas, ka atgriezties pie pamatiem. Jo sievietei tā loma un misija ir tagad tāda stipri interesanta. Un es gribētu teikt, ka tā ir ļoti vienkārši. Pārliecība, atmest šaubas, kļūt par uzkrājēju un iekustinātāju. Jo viņai tikai jāiekustina kamolīts, tālāk rit. Tālāk kamoliņš sāk ritēt. Ja? Sievietes misija ir izdarīt to neredzamo darbu, ko viņa nevar izdarīt, ja viņa sevi nemīl. Viņš tiešām ir neredzams. Jo viņā nav kā lai saka, konferences tur nepalīdzēs. Tur palīdz attieksme ikdienā, ko mēs nodemonstrējam pret dzīvi. Sievietēm šis ir laiks, kurā viņām nākas būt ļoti, 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 ļoti stiprām. Iekšēji stiprām. Pasūdzēties var krāsnī, ja? Pa logu var paskatīties, pasūdzēties. Un tas viss nav izturēšanas vārdā, bet gan tādēļ, lai atpakaļ mēs atgrieztos pie tā iņa. Pie kām ne jau tikai sievietes pie viņas atgriežās. Ja? Pie tā iņa atgriežamies mēs kā tādi. Jo iņa ir tā neredzamā, tā sākuma puse. Jo sanāk, kad ja mēs pietiekami nerespektējām viņa enerģiju, tad ar Jaņu mēs darījām muļķības. Tā bija kā šauteni, kas šauja gaisā pa labi, pa kreisi kaut kur. Galvenais, kad tik darbojās, kaut ko sašāva, labi, atkal kaut ko te, jā, tagad šaus citā virzienā, jā. Un tik turpina, var sakot. Iņa nozīmē prātīgums. Iņa nozīmē pa priekšu izdomājumu, kur šaut, vai šaut un ar kādu kalibru. Ja? Tā kā šis te prātīgums, ja? Dzirdat, sieviete un prātīgums, sieviete un prāts. Sievietēm ir misija atgriezties pie sava prāta.
Ja? Beigt šaute, kā lai saka. Jo viņas patreiz vēl vairāk spridzina nekā veči brīžam, ja? Jo tie jau ir noguruši to šautēm cilvēku. Un tad dāmas ir pārņēmuši stafeti un saka, es arī varu. Ja? Sieviete, tas nenozīmē, ka viņa kļūs kusla. Vienkārši tas ir atgriezties pie tā spēka, kas ir reālais, kas tiešām reāli risina, kas maina kursu. Lai to saprastu, papētot arī kaut kādas lietas, kas saistās uz vēsturi, uz to, kā ciltis ir ko darījušas. Ja? Tā lepni varbūt skan, bet tā tad sievišķajā enerģijā slēpjas liktenes turēšana. Turēt likteni, viņas liktenes kursu. Tātad arī vīriešiem tā sievišķā enerģija ir tā liktenes turētāja. Ja? No viņas ir atkarīgs, kas tas ir par likteni? Viegls, grūts. Vai būs jācīnas ar sekām, vai nebūs jācīnas ar sekām. Un senos laikos ir bijis tā, ka izrādās sievietes ir ļoti labi sapratuši šo savu funkciju. Vienalga, kurā kultūrā mēs skatāmies, vai tas būtu mūsu Baltijas valsts teritorijas, vai tā ir Krievija, vai tās ir ķeltu teritorijas. Sievietes zināja, ka tas iznākums, kāds būs kaujā vīrietim, ir ļoti atkarīgs no viņām, pie kam nevis tajā ziņā, kur viņas tagad šausmīgi spazmos, kā pa hokeja spēli, kā nu tur tagad beigsies, ja? Bet stipri pirms tam. Kas tas ir, ko sieviete dara stipri pirms vispār tā spēle, jeb kauja, jeb vēl kaut kāda aktīva darbība ir sākusies. Jo vīrieši domā konkrēti. Tad, kad ir pienācis laiks, tad viņš par to domā. Sievietei ir jādomā iepriekš. Tad baltiem latviešiem šī domāšana īstenībā ir skaidri pateikta teicienā, ja, ka tā ziemā ir jātājas tās tie rati, ja, un